Čau, mans vārds ir Normunds Baranovskis, un ar jaunu sezonu pie jums atgriežās vakariņas pa lēto. Izskatās, ka sakaltusi maltā gaļa. Es ceru, ka kāds jauns vegāns pēc šī raidījuma būs Latvijā. Ir. Tad mēs mazliet samaisīsim. Viens jau ir, Markusam viens ir. Izdotu albumu, un tad ir tāds Pasta vegānā. tiešām vakariņas pa lēto. Wow, tiešām. Šodien pie manis ciemos ir mūziķis Markus Rivā. Čigurīvi, kā Čau! saka, sveic ar jauno sezonu. Paldies, un tu esi pirmajā raidījumā. Kāda sagadīšanās? Sagadīšās. Klausies, es zinu un ticu, ka tu esi populārākais vegāns Latvijā. Cik jau ilgus gadus un kā tas vispār tev iesākās? Īsmēr šajā rudenī paliks, man liekas, 6 gadi. 6 gadi. Jā, kopš es pievērsos šim te dzīves veidam, to var tā nosaukt. Un, es to izdarīju vienā vakarā, kad es biju īsmā saslims un es skatījos tur televizorā visādas dokumentālas filmas. Un tad viena filma uzslēdz tieši par pārtikas kultūru un vispār industriju. Tad sāku to visu tā pētīt, bet tajā vakarā es vienkārši aizgāju pie leduskapa un izmetu visu ārā. Un es tā domāju, nu labi, es pamēģināšu. Un tā vēl 6 gadus jau mēģinu. Kā ir vispār, labi, es saprotu, ka veikalos tas droši vien tas piedāvājums ir audzis no 6 gadu laikā. Jā, 6 gadu laikā ir Kā ļoti liela izaugsme. Restorāni? Patiesībā ir dažādi. Ir vietas, kur tu jūti, ka ir ļoti pretīm nākoši, bet ir tādas vietas, kur vispār nekā pat veģetāras opcijas nav. Un tā gaisa lietošana mūsu sabiedrībā ir diezgan izteikta. Es arī pats ļoti daudz lietoju. Es visu laiku ēdgaļu. Bet kaut kā var sadzīvot, un veikalos ir tik daudz lietas, kuras jau sen bija, un tagad par šiem gadiem ir nākuši klāt visi kaut kādi jauni produkti un jaunas iespējas, kā vispār kaut ko pagatavot virtuvē. Es teiktu no savu bērnu skatu punkta. Free kartupēs var dabūt vienmēr. Tieši tā. Un restorānos es vienmēr skatos arī, ja galīgi nekā nav, es paskatos, kas ir bērnu meņu, ja tur tiešām ir free kartupeļi. Bet šodien mēs gatavojam spageti, un spageti arī bez glutēna. Kā ir ar to? Es vairāk tā teikt eksperimentēju, jo man vispār ļoti garšo pastas. Bet jāklausās ir savā ķermenī, jo pieņemsim, es pirms es kļuvu par vegānu, es ļoti daudz uzturā lietoju piena produktus. Un man visu laiku bija tāds ķermenis diskomforts, un kopš es to visu nogriezu nost, tad es jūtos tiešām daudz labāk. Klausīties savā ķermenī. Klau, zinu, ka tu esi ar gatavošanu uz tu, tā ka došu tev to graizīšanas darbus. Un mums būs burkāni, reāls malkos kubiņos. Un mēs lietosim sojas graudu. Šis ir kaut kas ļoti interesants, ko es neesmu vispār nekad reiz mēģinājis. Noteikti esmu mēģinājis, bet tā pats gatavot virtuvē, ar to es neesmu vēl saskāries. Tad šis būs, ka mēs viņu uzbriedināsim, es reku ielēju ūdeni. Tā kā izskatās, ka sakaltusi maltā gaļa. Jā, un tad mēs viņu uzbriedināsim, viņa atdzīvosies, viņa būs piepūtīsies, viņa būs mīksta. Es uzvāru aptuveni 700 ml ūdens un iemetīšu vienu buljonu kubiņu. Tas ir dārzeņu buljonu kubiņš. Un tavs uzdevums ir sagriezt šos visus smalkos kubiņos. Klausies, jūs, es pat teiktu, tu un tavs koris, Talsu, baltais koris, uzvarējāt koru karos, un ar to es tevi apsveicu. Paldies! Kaut kā tā sanāca. Kā jūs vēl turaties kopā, kā jūs nesastrīdaties un kā jūs vēl spējat visi doties uz koncertiem? Tā ir pirmkārt tā liela atbildība pret to klausītāju, kas skatījās, juta līdzi, balsoja un tā kā turēja īkšķi par mums. Un, man liekas, jau uzsākot šo šovu zināju, ka es gribu, lai no šīta šova mēs visi būtu arī kaut kādi ieguvēji, ne tikai tas, ka mēs varētu varbūt uzvarēt, bet arī radīt kaut ko jaunu. Tieši tāpēc jau nedēļu pēc mūsu uzvaras šovā mēs izdevām uzreiz dziesmu, uzreiz organizēt to, lai tas viss ieguldītais darbs vairāk mēnešu garumā, lai tas viss vienkārši tā, neaizpūšās kaut kur pa vējam, bet lai no tā ir arī tāds reāls labums, un tāpēc līdz gada beigām Talsu balto koru un Markus Rivu var visu kaut kur dzirdēt, nāciet uz koncertiem, un mēs strādājam pie jaunām dziesmām, bet, protams, tik lielā kolektīvā ir visiem tomēr tas sarežģīti. Jā, ir cilvēki, kas strādā no 9 līdz 5, un man tā ir pamatprofesija.
Bet ne visiem, bet tā ir, man liekas, arī mums visiem tāda bauda. Sniegt šos te koncertus, jo tik tiešām cilvēki pēc tam mums raksta vai nāk klāt un saka, ka tas bija tiešām ļoti iedvesmojuši, pacelājuši sirsnīgi un to tiešām var sajust to maģiju tieši koncertos. Tā, es uzvārīju to buljonu un tad es pieberu graudus. Es šī gadījumā ņemšu pusi, jo mēs gatavosim uz 4 personām un viena porcija šīs dienas ēdienam mums izmaksās aptuveni €17, kas ir īstenībā diezgan ok, jo, manuprāt, ļoti daudz cilvēku domā tieši, ka vegāniskais ēdiens ir dārgs. Tā kā jūs dzirdējāt, skatītāji, Yep. es ceru, ka kāds jauns vegāns pēc šī raidījuma būs Latvijā. Būs. Es domāju, ka katru dienu kāds izmēģina kaut ko Vai jaunu. izmēģināt, jā. Tu sagriezi ķiploku, tu vari vienkārši saspiest, un tad vienkārši smalki sagriezt. Un es tev vienu sīpolu tūlīt nomizošu. Kā tu mizot to sīpolu? Es ņemu, laikam, šādi. Okay. Nu, it kā jau nav nepareizi, nav pareizi, ne? Tas, ko es gribu teikt, mana mamma arī tā darīja, un es tā visu laiku darīju, līdz vienam brīdim sapratu, ka šo kātiņu nevajag mest ārā. Jo tas ir tā, tu nogriezi sīpolu, un ko tu parasti dari, ja tev viņu vajag kubiņos griezt? Tu šādi viņu griezu, ne, no sākuma. Sāgriez šādi tur. Un šo te galiņu tev būs, kur pieturēties, un tad tu viņu izmetīs ārā. Šī gadījumā tev tā galiņa nav. Nu jā. Tev nav kur pieturēties. Un tas ir tas lielākais pluss, ja tu teiksi, tiešām atstāji šo. Tā, ka es tev izdarīju. Es parasti griežu ļoti haotiski, un tagad sāksies asaras. Es jūtu, man kaut kas acīs jau. Okay. Nolej to buljonu, bet saglabāju. To, ko es tagad darīšu, mēs apcepsim burkāns, sīpols, ķiplokus un tad uzreiz gaļu. Ieliku eļļu. Es parasti apmūstu, cik ko likt pirmo cepties, tad, kad ir daudz visādas lietas un tu vienā pannā to visu gribas atcert. Pirmos vienmēr vajag cept cietos, kas ir burkāns. Tad iet sīpols un tikai tad ķiploks. Ķiploks ātri sadegs. Un, kad viņš sadegs, tur vairs atpakaļ gaitas nav. Tad būs oglīti. Ņemam burkāniem. Apcepam. Principā minūti mazāk. Tikai minūti. Un tad pievienojam sīpols. Bet tieši eļļā un nekādu ūdeni nevajag pagaidām nekādu Svarīgi īstenībā ir, lai eļļa ir tieši tik daudz, lai viņi redzētu, un tie burkāni ceptos. Līdz ko eļļas būs trūkums, burkāni degs. Tad mēs liekam sīpols. Mums liekam sīpols. Sīpols cep aptuveni tik ilgi, lai viņi kļūst caurspīdīgi. Un tas ir apmēram cik? Atkarībā no resnuma pieauguma, kā tas sagriezis. Es tur esmu ļoti dažādos izmēros sagriezis. Un šeit atkal tas variants, kā tu piemet, tev jāskatās, vai tā eļļa netrūkst. Tagad var pielikt šo ķiplociņu. Tagad būs vislabākais aromāts. Jā. Principā ķiploku baigi necepam, liekam uzreiz to. Uzreiz. Jā, gaļu. Var pajaukt. Klausies. Nemaz nepateiks, ka nav. Es domāju, ka nepateiks, un tagad vēl vairāk nepateiksi, tad, kad mēs pievienosim papriku. Šīs paprikas pulveris. Es nedaudz kūpinājumu paņēmu. Un tagad, kad tas viss samaisīsies, vispār būs ok. Vasarā tev iznāca EP albums. Es šogad atskārtu, ka ir pagājuši 20 gadi, kopš es izdevu pirmo dziesmu latviešu valodā, kā singlu, kā radiosinglu kopā ar to laiku ar dziedātāju Janu Keju, kas bija mana producenta. Un es sapratu, ka šī dziesma nav nekur digitāli. Un tāpēc tas EP būtībā tur ir 3 dziesmas no maniem pirmsākumiem, un melot vai tēlot. Tā bija pirmā dziesma, kas tika arī nosūtīta radiostacijām. Tā kā šogad ir 20 gadu jubileja, kopš esmu Latvijas mūzikā tā oficiāli. Ir gaidāms arī no tevs albums? Tas albuma mērķis, to gribas vienmēr nolikt, lai viņš ir, bet man patīk strādāt dziesmu no dziesmas, jo mēs dzīvojam tādos laikos, kad scrollējam TikTokus un citus sociālos tīklus un viss šausmīgi ātri notiek. Un līdz ar to albumu izdošana parasti arī tad ir tāds ilgi strādā, izdot to albumu un tad ir tāds, ir izdots un kas tālāk? Kas tālāk, jau tas jau ir pagātnē palicis. Tāpēc patīk vairāk strādāt dziesmu no dziesmas.
Klausies, svarīgākais ir, jā, jo šo buņģiņu attaisīt var vienīgi šādi. Es gribēju zināt, vai tu mācēsi ar to attaisīt. Klausies, es redzu, ka tev ir uz rokas tāpat kā man daudzi pulkstenis arī un daudz dažādāki tetovējumi. Vai tie ir kaut kādi, tevi atmiņas par kaut ko? Tetovējumi, jā, tie vienmēr ir ar kaut kādu nozīmi. Viens no pēdējiem ir šis te 11.11, ko es arī uztaisīju, tad, kad man pagājušo gadu bija albuma prezentācija un es biju uztaisījis tetovēšanas meistari, lai viņi maniem viesiem uztais tetovējumus. Ralfs, tāds latviešu influenceris, tiktokers, viņš pat uztaisīja uz muguras sev Markus Rīvu. Tā kā viņš ir. Pieliekam čili, un šeit es pats sataisīju, bet veikalā, ja nopērk, tad tas ir principā Provances maisījums. Rozmarīns, timiāns, un tu vari droši pievienot tomātus savā sulā. Sasmalcināti, jā. Nebūs jāsmalcina. Jā, visu buņģiņu. Tas ir kā īstais oriģinālais ketčups. Jā, un tā kā mēs to pieliekam, tad mēs atgriežam atpakaļ to buljonu arī. Un tagad Svēta lieta. Vāciņš virsū. Mēs varbūt varam parunāt par viesi, kas šodien nāks ciemos pie tevi. Ja mēs šodien tik daudz esam runājuši par Talsu balto koru, tad vienu no koru dalībniekiem šodien esmu uzaicinājis ciemos. Tas ir Jānis, kas arī dzied Talsu baltajā korī. Es ļoti ceru, ka viņš būs izsalts, bet viņam un tev būs uzdevums, lai tiktu pie pusdienām. Es jau, man liekas, esmu uzdevumu augstumā, tad mēs mazliet samaisīsim, citīgi strādāju. Čau, Jāni! Čau! Ko, lai nopelnītu pusdienas, jums abiem ir izaicinājums. Mums ir divi veidi makaroni, ir penne un spageti. Tas uzdevums ir minūtes laikā, kurš no jums abiem liekot spageti 1, 10, 3, vienalga mutē, izņemt no šī trauka penni un pārvietot tanī traukā. Aiziet, laiks! Es pieļauju, kad ir jānoliecās. Jāni, tas jānotupā. Viens jau ir, Markusam viens ir. Ir pagājušas 20 sekundes. Es domāju, skatītāji, jūs varēsiet mājās šo izprovēt, jo izskatās, ka nav viegli vismaz Jānim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rokas augšā, kā saka. Ideāli. Vajadzēja vēl 2 minūtes, tas iegājās ar tā. Apskaties, 4-2. Šito mēs varēsim iedziedoties, jo tas ļoti aktivizē runas muskuļus. Mēs visādas interesantas iedziedāšanās vingrinājumus arī veicam pirms mūsu mēģinājumiem, koncertiem, un šis īstenībā varētu būt viens no tiem. Pēc brīža tu arī dabūs. Super, nevar sagaidīt, aiziet. Šos tu varēsi ņemt līdzi. Paldies, Eda. Vārīsim makaronus un tu varētu vienkārši attaisīt viņus vaļā. Es redzēju, ka Katanīs, viss stilīgi, tā ir tā ar sitienu, un tad viņi izlec ārā. Nē, parādi. Kā pusit, un viņš atturās vaļā. Ir. Ideāli. Slinkā versija. Wow! Pirms nedēļas ir sākusies jaunā sezona X Faktorā. Sestā sezona. Jauni talanti Latvijā sāk dzimt. Es tieši gribēju jautāt, ko tu sagaidi? Jo vairāk sezonas, jo vairāk liekas, ka kas tad vēl nav pie mums bijis un kas tad atnāks, bet beigās, tā kā arī šie pirmie raidījumi, tie jau ir iepriekš iefilmēti, jo tās ir atlases, kuras mēs filmējam vasarā, un tad sākas tiešraides vēlāk rudenī. Tad man par tiešām tādu labu sajūtu ir par to, ka ir daudz talantīgi, interesanti cilvēki no Latvijas, kas dzīvo šeit, kas ir atbraukuši ciemos, ir arī citu tautību pārstāvi, kas nāk pie mums uz X Faktoru, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši.
Un tad tikai jāskatās. Ir obligāti jāskatās katru svētdienas vakaru TV3. Nu, kā ir tavs tās aizkulis šim šovam? Gatavošanās tam notiek jau kopš māja, bet kas man visvairāk patīk vispār X-faktora procesā ir tās tiešraides, kur tu noliec malā visu pārējo uz tām pāris stundām, sāks tiešraidu un tu esi pavisam citā pasaulē, beidz tiešraidu un tu atgriezies atpakaļ realitātē ar tādu gandarījumu sajūtu, jo tik tiešām, tā ir super pieredze. Bet es kinostudijā svētdienās parasti esmu jau no agra rīta, jo mums ir mēģinājumi, kameru nočekošana un man parasti arī ir kāds muzikāls horeogrāfisks iznāciens, ko vajag samēģināt, saģērbties, iemācīties tekstus arī, jo tomēr tur ir daudz visādi vārdu, uzvārdi, kas ir jāiegaumē. Un pats svarīgākais noskaņoties tam tiešraides režīmām, jo tas nav vienkārši tā sarunāties. Bet tur ir tā, ka tev ir jābūt tā kā sarījies, nezinu, pipars vai asāko mērci, un tad tu esi tāds uzvilkts, kā uzvilkta stīga uz 3 stundām, kamēr notiek tiešraide. Wow! Bet pēc tam ir tāds foršs gandarījums, tad tāds aizbrauc mājās, atver leduskapi, kurā nekā nav. Pati uz atpakaļ raidījumu. Nē, es vispār neskatos. Laiks vārīt pastu. Viens no ieteikumiem, ko es vienmēr saku, ir vārīt pastu vismaz 5 reizes lielākā ūdens daudzumā, kā tev ir tā pasta. 5 reizes vārīt. Nē, tik traki nebūs. Tas tāpēc, lai ūdens neapstātu vārīties, tad, kad mēs iemetam tos makaronus. Tātad, ja mums būs 300 gramu makaronu, tad ūdeni vajadzētu vismaz 1,5 litru. Tad jāiet uz aku. Jā, krāns. Svarīgi ir, lai ūdens būtu sāžs. Es iesaku uz litru likt aptuveni 10 gramus. Tā, kad, ja tu liktu mājās šitik daudz, tad reiz 3. Eļu nevajag likt ūdenī klāt, vienkārši šī labāk ir makarons maisīt. Eļa ir pārāk dārgs produkts, lai viņi vienkārši pēc tam izliet. Vienkārši. Mūsdienās, jā. Un vēl svarīgi, makaroni ir jāmet iekšā tikai un vienīgi verdošā ūdenī. Tev jātur šitā zemāk pa vidu, un tad, kad tu laidīsi, tev viņa tā smuka atvērsies. Tev jāmet ir vidiņā. Skaists pavārs un viss. Oi. Jā, gandrīz. Ideāli. Pasta novārīsies. Tas jau kārdinoši. Ir labi. Tā mērcīt vispār super mēs noņēmām nost vāku. Es vēl pievienoju starp citu cukuru nedaudz un sāli pēc garšas. Izskatās ļoti labi. Tā kā ja neviens nezināja, ka tas ir vegānisks, tiešām var iemānīt kādam. Ideāli. Es jau tur neēdīšu vegānisko. Nē, darīju šito, tad vajag teikt. Klausies, paldies tiešām, ka paviesojies. Izstāstīja daudz ko interesantu, pastāstīja tās aizkulis. Tu arī man pastāstīji daudz ko interesantu. Es ļoti ceru, jā, un jūs arī, kas skatītāji. Es gribu tev no Rimī dāvināt to kārtīgu grozu ar dažādiem ēdieniem. Piedod, ja es kādu ēdienu salasīju, kas nav vegānisks, bet es zinu, ka tev ir talsu, baltais koris, kuriem varēs ar tiem visiem nevegāniskiem produktiem padalīties. Un tad es vēl tev uztaisīt dēlīti, kas noteikti vēl noderēs. Cik jauki, paldies. Tiekamies koncertos un X-faktorā. Un X-faktorā. Visu dienu ar Marku Rīvu. Jā. Tātad šīs dienas ēdienkartē pasta vegānā. Un labu apetīti. Super, paldies. Paldies. Tā kā maltā gaida. Ceru tev garšos. Es šādu vēl nebiju taisījis, bet noteikti pēc šīs reizes kaut ko līdzīgu uztaisīšu. Tiešām vakariņas pa lēto. Super garšīgas. Prieks dzirdēt. Jā. Centos. Tāda mazliet spicy. Var just, jā. Tas labi rudenī tieši. Uzsils. Visus bacīļus izkvēpināt ārā, lai var uzstāties koncertos. Es jau minēju to, ka šis ir tāds ļoti ekonomisks un, var teikt, pat lēts variants, ko uztaisīt vakariņās. Kā tev liekas, cik varētu izmaksāt viena šāda porcija? Es domāju, kādi 4, 5 eiro par vienu porciju vai visu maltīti? Par vienu porciju. 4, 5. Tad tā patiesība ir
daudz. Mūsdienās var teikt patīkamāki, jo viena porcija šim te vegāniskam ēdienam izmaksā nedaudz virs 1 eiro. Vau, tiešām ļoti lēti un ekonomiski. Tā kā visam tāls baltam korim, tad man sanāk 20 eiro, zem 20 eiro. Vau. Nu, tikai man būtu jāatrod tiešām vislielākais katls, jo to pastu vajadzēs daudz vārīt. Nu, tad ar nepacietību gaidām. Garšo arī ļoti labi. Es tiešām nemelos skatītāji. Un es ceru, ka arī jūs no šī te raidījuma un no šīs te receptes iedvesmosieties savām garšīgajām ekonomiskajām vakariņām. Lai labi garšo! Lai labi garšo!